8 Eiropas valstu pašvaldību pārstāvi Cernikavā vairākas dienas diskutēja par iespējām mazināt vardarbības problēmas ģimenē. Starptautiskā konference notika mūža izglītības programmas Grundtvig projekta ietveros. I made the experiences that it has very good results because of sharing experiences. We learned, for example, that here in Latvia they had the first round table. It is an idea from Germany, for example, round table to work with all the institutions involved in the problem of domestic violence. And I think this is one of the results of these conferences. Konferencē dalībnieki strādāja darba grupās un veidoja savu redzējumu vardarbības mazināšanai ģimenē. Paustās idejas tiks apkopotas vienotā dokumentā, kur nosaukums būs Cernikavas memorands. Cernikavas novada domas vadība ar apkopoto dokumentu vērsīsies pie konferences dalību valstu pašvaldībām ar aicinājumu parakstīt šo memorandu. Mums ir skaidrs redzējums, kā šīs lietas tomēr sakārtot, kaut vai sākot pašiem ar sevi, jo skaidrs, ka likumdošana mums ir izstrādāta, ir daudz arī normatīvo dokumentu, bet vienots redzējums nav. Mēs varam noteikt skaidru pašvaldības procedūru, kā mēs sadarbojamies, ja kaut ko mēs tādu redzam. Piemēram, mūsu vispār šīs konferences tēma ir vardarbība pret bērnu ģimenē. Un tad mēs, protams, arī pasniedzam to, kāda ir mums jau izveidotā sistēma. Mums ir bērnu tiesību aizsardzības centrs, kurš par to rūpējas, bet kādam ir jāpaziņo. Tātad skola ir viens, kas var paziņot, pašvaldības policija, bāriņu tiesa, sociālais dienas. Un tāpat laikā tas uzsvars vēlreiz un vēlreiz, es saku, ir tas, lai viss šīs iestādes strādātu kopā. Ja ir notikusi vardarbība pret bērnu, teiksim, skolā, tas ir viens gadījums, tātad skola ziņo visām iesaistītajām iestādēm un nedrīkst tā būt, kad viņai paziņo un ar to arī viss beidzas. Procesam ir jāspēj būt tādam, kurš ir novests līdz galam. Konferencē apkopotās atziņas paredz, ka vietējās pašvaldības visā Eiropā uzņems vadošo lomu vardarbības ģimenē novēršanai. Vairāk uzmanības jāpievērš vietējo nacionālā un Eiropas Savienība institūciju iesaistei, lai varētu harmonizēt tiesību normas visās Eiropas Savienības valstīs un tikt veidot vienota pieeja vardarbības problēmu risināšanā. Latvija ļoti ātri pārņem pieredzi no citām valstīm, un Latvijā ir cilvēki, kas ir ļoti profesionāli un kas spēj nodrošināt tādu pakalpojumu līmeni, kas atbilst labas prakses standartiem. Tāpēc mēs varam ar to lepoties un arī citiem rādīt, ko mēs varam. Un ir lietas, ko mēs darām Latvijā labāk. Un, piemēram, ja pašvaldība iegulda līdzekļus pavisam mazos bērnos un viņu ģimenēs, dodot iespēju viņiem apgūt mākslu un kultūru, dejot, dziedāt, sportot, tad tas ir vislabākais, ko pašvaldība var izdarīt. Un šeit būtu nepieciešams arī lielāks valsts atbalsts. Par vardarbību ģimenē ir uzskatāms ne tikai fiziski, bet arī emocionāli rakstura nodarījums. Bieži vien to par nodarījumu neuzskata ne tikai pāridarītāji, bet arī cietušie, kas neuzdrošinās par notikušo runāt. Konferences dalībnieki no Polijas, Čehijas, Rumānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices un Vācijas atzina, ka konferences tematika ir aktuāla visās valstīs. I think it's good to look about other things. You know, you are working in your region, in your country, and when you see other countries and other working, you get many motivation for your own work, and you get a good relativation. You know, you see in other countries the development is more back and it's going forward. Konferences dalībnieki viesojās arī Cernikavas novada alternatīvās aprūpes centrā Pīlādes. Šis centrs vērs durvis aptuveni pirms gada, pateicoties Eiropas līdzekļu piesaistei un kļūst par paraugu ne tikai Latvijas mērogā vien. Mums ir brīnišķīga nodrošināta pieejamība, vides pieejamība cilvēkiem, kas ir ratiņkrēslā, kas ir ar kustību traucējumiem. Mēs projekta ietveros esam lielu akcentu likuši, lai nodrošinātu šeit normālu pārvietošanos cilvēkiem, kuriem ir vāja redze, nevis neredzīgiem, bet tieši vāja redze. Tie ir gan dzeltenies un melnais kontrasts, gan kvadrāti uz grīdām, gan kontrasts starp durvīm un sienu. Tās ir tās būtiskās lietas. Mums ir arī
higienas telpu, kur cilvēki var nomazgāties, un to var arī izdarīt cilvēki ratiņkrēslā ar visu drošības pogu, ja gadījumā kas, un viņi nevar izliet paši laukā. Centrā mājvietu radusi gan invalīdu biedrība, gan arī dažādas interešu grupas. Pīlādzi iecienījuši arī Cernikavas novada bērni un jaunieši, kur labprāt šeit izvēlas pavadīt brīvo laiku un satikties ar draugiem. Olas nāk no treniņiem, nāk no pulciņiem, visi, kas grib. Nāk tie cilvēki, kas pagaidīt vilcienu, vienkārši atnāk pasēdēt un tā tālāk. Pensionāri pat dažreiz arī atnāk parunāties. Mēs arī esam pensionāri, tad mēs jau nākam ļoti bieži. Katru pirmdienu nākam, invalīdi nāk katru trešdienu, tā mēs sapulcējamies. Mums ir tā čaklo roka pulciņš, kur mēs ādām tamborējam un dāvanas iesaiņojam un visu kaut ko darām. Kas tur top? Te ir zeke, vīrieši zeke. Un būs skaista un silta un labā. Un es mājās arī, kā televizors vakarā tikai zekes, tindus un bērniem un mazbērniem un pati sev un visiem, gan dāvanām, gan visur. Ja cita nauda nekāda nav, vislabākā dāvana ir zeke, es tā domāju. Nē, es tieši gribēju prasīt, un tādas lietas jau it kā mājās pie televizoru var darīt. Kāpēc jūs šeit nākat? Nākam mūsu pulčiņš, un mēs te nākam un ādam un kafīņu iedzeram pa brīžiem. Tautas namā Ozolaine ārzemju viesi guva ieskatu par kultūras dzīves daudzveidību Cernikavā. Viņus pārsteidz lielais mākslinieckās pašdarbības kolektīvu skaits. Kopā ar bērnu deju kolektīvu Dalderītes tika apgūti latviešu tautas deju soļi, kas izraisīja īpašu atsaucību. Šī ir jau 4. projekta konferences, kurā piedalās Cernikavas pašvaldības pārstāvi, izglītības un sociālie darbinieki. Vardarbība ģimenē ir nopietna problēma visā Eiropā. Pasākums tās novēršanai veids gan Eiropas komisija, gan valdības, gan nevalstiskās organizācijas, taču pašvaldību darbs ir būtisks rezultātu sasniegšanai. Jānis Galviņš, Velga Galviņa, TV Spektrs.